dažādu darbu šajā sasaukumā, jo šī ir mums pirmā komiteja. Mēs arī ievēlēsim kādus darba kārtībā, ja esat iepazinušies komitejas vadītājus. Un šīs formāts, ko es arī piedāvāju pirmajā domas sēdē, kad šīs 4 komitejas notiek vienlaicīgi. Pavērosim, kā mums šis darbības veicās, kā viss tas mums strādā. Varbūt vajadzīgi būs nelielas korekcijas, bet pamatā šī lieta tiks organizēta un sekojoši, lai tiešām visi deputāti atrastos pie viena galda un arī šī klātbūtne nodrošinātu šo informācijas plūsmu un pēc iespējas vairāk arī tiktu informēti mēs kopumā visi kolēģi deputāti. Komitejas sēdes sākumā es gribētu stādīt priekšā. Mums ir jauna darbinieks, kas būs cieši saistīts ar domas lēmumu projektu sagatavošanu, un tā ir juriste Madara. Es redziet, kā ir meitenēm un sievietēm, ar tiem uzvārdiem ir ļoti sarežģīti brīžiem, ja? Es viņu pazinu kā Krasovskas Jaunkundze, ja? Un tagad ir Beverbrāntas kundze, ja? Madara Beverbrāntas, ja? Ikšķiliete ir beigusi Ikšķilas vidusskolu, un man ir lūgums Madarai arī pa sevi, tādu nelielu CV, ja? Pa ko es strādājos, un tā, lai kolēģi arī, pa tevi Madara vairāk arī pēc uzsavu. Lūdzu. Labrīt visiem. Mans pirmais darbs, kas nebija saistīts ar juridisku tēmu šajā pašā ēkā, tā kā man prieks atgriezties šeit. Juridisko līniju esmu strādājusi ilgus gadus Bērnām notārbirojā, un pēdējo gadu pirms atvaļinājumu gada es strādāju tieslietu ministrijā kā konsultants. Tas tās īsumā. Un vēl papildināšu Madara patreiz ir dots darba uzdevums sekojoši saistībā mūsu valstī ar vata nomaiņu ar eiro ieviešanu. Mums visi normatīvi akti ir jāpiekalibrē šīm prasībām. Madara pamatā ar šo lietu nodarbojās, lai mēs saulēcīgi arī visu šīs lietiņas sakārtot. Ja, tas ir samērā arī apjomīgs darbs. Šāda informācija. Tālāk par šo organizēšanu šajos komitejas sēdes. Pēc nolikuma ir sekojoši, kad šajā formātā, tāpat kā iepriekšējā sasaukumā bija Finanšu tautsaimniecības komiteja apvienotā, tagad ir apvienotas patreiz visas šīs 4 komitejas un pēc nolikuma vada Finanšu komitejas priekšsēdētājs, kas arī ir domas priekšsēdētājs reizē. Bet, tā kā es iepriekš teicu, varbūt nākotnē mēs arī varēsim organizēt nedaudz savādāk. Bet šodien būs apvienotā šī komitejas sēde. Un pirmie jautājumi ir šo te komiteju, no komiteju locekļiem. Mums ir jāizvēl komiteju vadītāji. Un pirmais darba kārtības jautājums, kā jums ar šī darba kārtība tika aizsūtīta, ir par šiem. Bet pašā sākumā, lai mēs varētu šo apvienoto komitejas sēdi novadīt, mums ir arī priekšlikums, mums ir sagatavoti papildus atsevišķi darba kārtības jautājumi, domas lēmumu projekti, un es lūgtu viņu attiecīgi arī iekļaut šajā apvienotā komitejas sēdē, un pie tautsaimniecības komitejas jautājumiem 21. ko mēs piedāvātu un lūgtu iekļaut, būtu par zemes ierīcības projektu jūrmuču apstiprināšanu, 22. par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Kalnarozes Dīmušu pagastā Ikšķilas novada teritorijā, 23. par zemes ierīcības projektu Ozola liela 66 apstiprināšanu. Kā arī pie Finanšu komitejas kopā nevarat, man palabo kolēģi juristi, tad mēs arī lūdzu nobalsojam tautsaimniecības komitejas locekļi, vai jūs, kā saka, atbalsta šādu priekšlikumu. Jūsu, lai kam ir aizmirsies, kas ir komitejās, mums ir sagatavotas arī šie te locekļi pa komitejām. Locekļi, ja sastāvs, tā lūdzu, tautsaimniecības komiteja.
Mūsu nogals, kas par? Paldies jums. Nākamais papildus darba kārtības jautājums Finanšu komitejai par pirmprikumu tiesību izmantošanas nekustāmo īpašumu Zvaigznes ceļš Pīmošu pagastā Ikšķilas novadā. Lūdzu, Finanšu komitejas locekļi. Ir par šādu priekšlikumu. Paldies jums. Darba kārtība mums ir apstiprināta. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par Ikšķilas novada pašvaldības domas sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju ievēlēšanu. Komiteju mēs iepriekšējā domas sēdē apstiprinājām, un man būtu priekšlikums par komitejas vadītāju izvirzīt un izvirzīt Zanu Bēķi. Vēl ir kādi priekšlikumi? Priekšlikumi nav, tad lūgtu sociālo komitejas locekļi, kur ir Idulis Rapiņš, Arvīts Akmans, Jānis Lazdāns, Ivars Viļņums, Jānis Rudzīts, Zana Bēķi, nobalsot par šo priekšlikumu. Kas par? Pret? Atturās? Paldies. Sociālo jautājumu blokā patreiz uz šo domas sēdi nebija atbilstoši neviens jautājums. Un tad tālāk mēs otrais darba kārtības jautājums vai pie izglītības, kultūras, sporta jautājumu komitejas pirmais darba kārtības jautājums ir par Ikšķilas novada pašvaldības domas izglītības, kultūras, sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Tā kā lūkšu izvirzīt šos te personālijas. Drīkst apsūtīt ļoti daudz gadus mums ir vadījis Simonu, kas ir bijis vispār izglītības darbinieks, bet man liekas, ka būtu ļoti labi, kas ir izvirši zūd, ka šoreiz varbūt komisijas bērnu identifikācija viņa, jo tas būtu uz tās no malas un tās vērtējums savādāks, virzības savādāks. Tas ir Vēl kā priekšlikums nav, lūkšu izglītības, kultūras, sporta jautājumu komiteju. Lūdzu nobalsot, kvorumi mums visās komitejās ir, tad lūdzu, kas par šādu priekšlikumu. Paldies. Pret, atturās, nav. Nākamais darba kārtības jautājums izglītības, kultūras, sporta jautājumu komitejā ir jautājums par finansiālu atbalstu vidējās paudzes veju kolektīvam upēm. Upe un ziņotājs mums ir kultūras pārvaldes vadītāja Cīnka Čudara. Jūs mums ziņot šo. Labrīt visiem. Tātad esam saņēmuši iesniegumus no vidējās paudzes veju kolektīvu upe par lūgumu par finansiālam atbalstam koncerta braucienam uz Lietuvu. Iesniegumi mums ir pievienoti klāt, skatot, ka jūs esat iepazinušies, izvērtējot šo upes iesniegto iesniegumu atbalstu ar 450 latiem. Šie 450 lati nāk no Sūlas sporta pārvaldes budžeta, kur mums ir palicis tā kā palicis naudiņa no dziesmu svētkiem. Jautājumu ziņotājiem. Tie būs visi Jā. Un iepriekšēji atkal budžeta, tas ir Nē. Viņa budžetā šos te braucienus, bet tad, kad mēs sastādījām budžetu atbaldi, tad bija arī lūgums kolektīvu vadītājiem padomāt par prioritātiem, un šī prioritāte šobrīd ir dziesmu svētki. Un attiecīgi budžetā tika ielikta naudiņa dziesmu svētkiem, bet par tik, cik nauda tika paredzēta sākot no visiem 5 kolektīviem, sākot no 30. līdz 7. Bet, kā mēs zinām, ka kori mums uz Rīgu brauca 4. jūnija tikai, taču arī ir Šī ekonomika. Jā. Vēl jautājumu ziņotājiem. Vai ir vēl kāds plānots kādam citam kolektīvam? Šobrīd nekādu iesniegumu nav. Bet vispār Ikšķilas kolektīvam daudz kur nav? Vispār kolektīvi Kad ir kāds pēdējais brauciens? ir gan
Būtiski, lai mēs nemaldos maijā brauca jauktais koris, brauca brauca seniori, senioru saulieši brauca dziedāt uz Vāciju. Viņiem patīk priekšties kaut kāds? Jā. Vairāk vai mazāk ne pilnībā, bet iespēja robežās mēs atbalstam savus pārtāvju samitiet mākslas kolektīvas. Ir kaut kāds prioritāts, ko atbalstīt vai ko neatbalstīt? Piemēram, šāda Lietuvai varbūt jābrauc, es nezinu, uz kaut kādu lielāku festivālu, kur būs skaļāk izskan. Jā, tas ir, ja to viņi paši izdomā, neviens mums... Tur ir tas, kas attiecās uz festivāliem, tur ir attiecīgi atkal jāskatās kolektīvu mākslinieces pēc līmenis, vai viņi atbilst šim festivālam. Protams, ir kolektīvi, kur ir braukuši šāda veida festivāliem, un tieši paši vidējās paudzes dēļ būtu Pavārds, kas ir piedalījies festivālā. Tas ir jauniešu kūras Salāri, kas ir braucis arī uz festivālu. Nenāk, būs atpakaļ, bet nenāk, tas ir nopietnais līmenis. Vēl jautājumu? Lūdzu. Es tā padomāju, ka mums nevajadzētu piešķirt kolektīviem kaut kādu novajos cilvēku skaitīt kaut kādu summu, tāpat kā sportistiem. Lai nesnāk tā, viņi brauc sadarbības konceptu vai sadarbības sacensības, mēs braucam, mēs it kā braucam tā kā ekskursijā, pierējis arī uzcietā, tas tāds mūsu, bet mēs paredzam, teiksim, tiem darbiniekiem kaut kāds, teiksim, 100 latus vai 50 latus, teiksim, uz to dalībnieku, un vai tā mums... Viņš paši rēķina, viņš brauc uz Franciju, viņš piemeklē sev līdzekļus pārējos, vai viņš nebrauc neko, viņš, teiksim, mūšu sev to terpu vai kaut ko. Tāds sadraudzības konceptu vai sacensības, tas nav nekas, ja tas nav, teiksim, kaut kāda līmeņa varbūt sacensības. Nē, tur ar tiem sadraudzības koncertiem, protams, kad šīs izmaksas, viņas ir gan lielas tieši ceļziņā. Arī kolektīvi nav mazi. Tas nav, teiksim, kā sportistiem viņi brauc individuāli, respektīvi šī nav tiek piešķirta kā vienam vai diviem, augstākais, teiksim, komandēs, es nezinu, kā tur ir, bet tad jautājumi kūrim vien ir 53 dalībnieki, jauniešu kūrim ir 40. Paredzam 10 latus, katram dalībniekam. To mēs varam ņemt vērā pie nākošā. Viņi paši domā, bet viņiem, piemēram, katru gadu tiek piešķirt līdzekļi, teiksim, transportam, jaus kolektīvu, šogad tie bija 300 lati, un viņi tātad paši arī skatās šo savu koncertu zīmi un organizē, kā viņi, kur viņi. Kas ir sadraudzības koncerts? Tas mēs aizbraucam, pakusējam, paskatāmies būsējam un braucam mājās. Tas nav nekāds festivāls vai, teiksim, tādu sacensības vai kaut kas, kur, teiksim, mēs parādām savu līmeni. Tas sacenšamies, tas vienkārši sadraudzības tāds pasākums. Vienkārši sadraudzības kādreiz arī izvēršās. Mēs tomēr runājam par to, ka šādi tieši sadraudzībā vēršās šī saikne un atpazīstamība gan teiksim, mūsu novadam, gan arī Latvijai. Šī gadījumā tas ir attiecās uz vidējās paudzes Dēļu upe. Jā, viņi ir viens no jaunākajiem kolektīviem mūsu novadā, bet viņi sevi pierādījuši tiešām ar labiem sasniegumiem, un bija arī diezgan dalībnieki. Es domāju, ka, ja mēs varam viņus atbalstīt, tad mums ir jāatbalsta. Bet par šo priekšlikumu, domāju, uz nākošā gada budžetu mēs kultūras komitejas un negadības komitejā varam runāt un domāt, kā būtu pareizāk, teiksim, šos budžetu līdzekļus. Tas labs priekšlikums, bet vajadzētu tagad dot jums uzdevumu, lai, teiksim, sagatavot šo priekšlikumu nākotni, un tuvākā laikā mēs varētu izskatīt, ko tad plānojot uz nākošo gadu. Tad jums, teiksim, būtu jāsagatavo savu priekšlikumu, kā šo te finansējumu veikt. Stāstāt. Tur jau ir tā, ka mēs veidojam budžetu, un tad arī šie priekšlikumi ir. Bet teiksim, finansējumā šiem kolektīviem un to skaidri atrunāt, vai tā nebūtu pārsaka. Tā ir satas. Vai nebūtu tā, ka vieni brauc tur kaut kā, teiksim, Japāni, piemēram, mēs viņam sēdam 3000 un tā nosacīt, tā viens aitos lietu, un mums ir 450, vai nebūtu kaut kā sapalansēt tā lietu, vai nebūtu tādi izredzēti.
Bet nu, tur jāstās arī no līmeņa. Ja mēs varam tā. Jā. Noteikti tā varam. Nu, vēl viena lieta, ir šie te pašvaldības prezentācijas pasākumi. Šogad arī uz novadas svētkiem ir uzaicināts mūsu sadraudzības Stoļinas rajona. Stoļinas rajona, mūsu delegācija arī bija dziesmu svētku laikā. Mūsu delegācija ļoti draudzīgi, silti uzņēma un tiešām izrādīja ļoti lielu cieņu mums izšķils šai delegācijai. Mēs arī uzaicinājām viņu jauniešu deju. Laikam deju. Tas nav deju, tas ir tāds lokāli instrumentāls. Viņiem tāds saudīgi. Jā, ansamblis, tā kā... Etnogrāfismi. Jā, tāds folklors tāds variants. Un arī būs uz novadas svētkiem. Un, protams, mums arī apmaiņā, mums arī jāsūta, ko izvērties kultūras pārvaldi. Tas, es domāju, arī labākais un arī tas piekritīs. Arī uz to Baltieru, es domāju, šim blokam ir jābūt pilnīgi atsevišķi, un šeit ir šis Slinkungu priekšlikums. Viņš noteikti vērā ņemams, jo, cik man tā pieredze, tad arī kolektīvi iekšienē rodas arī daudz neapmierinātības, kāpēc vienam dod, otram nedod, Un kaut kādā veidā šis modelīts ir mums tad jāizprot no vienotības. Modelis jādomā, ka katrā ziņā šādi braucieni sadraudzības apar ļoti saucamies Tas ir tās tradīcijas jau senas. Jā, bet arī vai kāds ir bijis tāds galīgs, ka nav iedots kaut kas, kas prasīs. Es domāju, Vai tā ir, tik nevienlīdzīgi jau nav, man liekas, viss ir tā. Profesionāliem, kuriem, protams, 10 mēnesi maksās pasākums, viņi finansēja, kurš piedalās. Tas manas pārpildību neprezentē novada valsts. Tā ir jau atbildība. Tieši pirms pasākumu. Jā, tā ir atsevišķi. Labi, paldies priekšlikumu. Tad arī lūdzu Izglītības kultūras sporta jautājumu komiteju nobalsojot par jūs atbalstat šo lomsnājumu projektu izvīšanai attīkināšanas lomas sēdes. Lūdzu, tā. Atturās. Paldies. Trešais darba kārtības jautājums. Kultūras izglītības sporta jautājumu komitejā par finansējumu piešķiršanu. Dārtai Eleonora Dāksei, Lūkšu, Dorijas Gonze, Maziņā. Andrija. Eleonora Dāksei ir mūsu stādētāji. Īstenībā mēs viņu ļoti labi pazīstam. Mēs pagājušajā gada olimpiādē pieaugušo dabūjumu 6 medaļas, 4 no tām ir zelta. Un šobrīd šī meitene tiešām ļoti mērķiecīgi gatavojas lielajai olimpiādē un vēl doties uz spēlēšanas treniņu, un šīs izmaksas ir pietiekoši lielas. Un kopējās izmaksas sastādīja visai vasarai 180 lapumu, un lūdzu atbalsts tam šīs nometnes, un es izvirzu daļai atbalstu 100 latu vērtībā. Es tieši gribētu pieminēt to, ka 1. jūnijā viņi piedalījās 4x200 metru stafetē, un Latvijas Republikā iegūta pirmo vietu. Tā kā īstenībā ļoti talantīgi mūsu metnē. Jautājums nav. Tad lūkšu komitejas locekļus nobalsot. Kas pār? Pret? Amperēns. 4. par naudas galvu piešķiršanu Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādas 2013. gada medaļniecei. Paulai Matinsonai. Lūkšu Sanita par Matinsonu izstāstu. Stāstīšu, tāpēc, ka tas ir mans iesniegums. Jā, tas ir mans iesniegums, tātad es viņu nevaru komentēt. Viņa bija vienīgā dalībniece šajā jaunatnes sporta olimpiādē, kur notika Ventspilī. Un viens, bet ļoti vērtīgs sportists, mēs gājām gājienā un bija arī lepnums par šo meiteni. Un toreiz jau mēs ar Sanitu teicām, tev būs medaļa. Es kaut kā nesteicu personīgi, ka viņai zelts būs, bet pirmā dienā viņai bija pirmā vieta, tad tur bija arī ļoti lietains laiks, tas notika Usmas ezeras, tad neapkārtnē, tur ir šīs sporta būve, bet no otrā vieta, kaut kas fantastisks, un malečs. Un ķergumā bija līdzīgi viens dalībnieks, un arī medaļas, tur bija laikam bronze, Jā. Un
Tā kā vēl kā atvaino, lūdzu, stāst. Labrīt, vēlreiz Indus visu izstāstīt priekšsēdētājs, tā es varu tikai piebilst, ka saskaņā ar mūsu iekšējiem noteikumiem ir paredzēts, ka šādiem sportistiem ar domas lēmumu ir piešķirta balva. Un parasti otrās sudraba medaļu ieguvējiem šī balva ir 75 zelta apmērā. Šāda praksa jau tika pirmēta pagājušajā Latvijas olimpiādē, un šogad tas ir Latvijas naudas sastais olimpiādas palīdzniecības. Vēl jautājums. Vēl informācijas pēc, viņa ir mazmeita, tas arī būtiski radoša ģimene, mūsu Zeguzītes ilgadīgai, kā saka, mātei, izteikties, Martīsāns kundze. Pareizi. Tā kā šīs tradīcijas ar ģimene turpinās vai no sporto vai dziedam savādā. Izglītības kultūras sporta jautājumu komitejas bloks jautājumu ir izskatīts, bet bija jānobalso, ja? Lūdzu, komitejas locekļi nobalso. Par, pret, atturās, paldies. Tālāk Tautsaimniecības komitejas darba kārtībā, tāpat ir šīs komitejas priekšsēdētāja ievēlēšana, un es lūgšu izvirzīt lūdzu kandidātus ar šim amatam. Lūdzu. Es izvirzu Valdu Rinkeli, cilvēks ar lielu pieredzi, deputāta darbā, organizējot darbu savā tiešajā darbā, tas ir pašvaldību pirmskolas iestādē Urteviņa. Arī šajos gados ir tos lielos darbus, ir tikai veikti, gan pārbūvē, gan veicot rekonstrukciju Īdus bērnu dārzā, tā kā turpmākajos gados nopelns arī, ka ir procesā aizgāja tik veiksmīgi atgriežu figūru, tādā vērtā izskatāt. Paldies par priekšlikumu. Cik vienīgā sieviete Tautsaimniecības. Mums jau valstī ir tādas tradīcijas, vēl kādi priekšlikumi nav, tad lūgtu Tautsaimniecības komitejas locekļus nobalsot par Stilīņa kunga priekšlikumu, kas par pret atturās. Paldies. Pirmais darba kārtības jautājums ir izskatīts. Otrais, jums arī tika arī pie materiāliem koriģēts ar šiem cipariem, jo tie cipari tikai vakar no projektētājiem tika saņemti arī, un tad arī šī precizēts domas lēmuma projektiņš, tāpēc arī lūkšu Indru noziņot par šo jautājumu un izklāstīt šī domas lēmuma projektu. Jā, es vēlreiz atvainojos, ka kā var saņemt cipari. Šodien es nezinu, kas ir 25,000. Tas ir pārsteigts arī pašiem. Jā, plānojuši daudz mazāk summu, bet arī papildus informācijā ir ietverta šo galvenie darbu, kas ir plānots veikt. Lielākās izmaksas sastāv no kafla nomaiņas, kas ir apmēram 30–40,000, un apgaismojumu runīgi nomaiņu, lai apgaismojumu skolā. Jo ir vecāki sūdzības par apgaismojumu kvalitāti klasēs. Tas arī ļaus ietaupīt elektroenerģiju. Pārējais ir saistīts tieši ar sporta zāles siltināšanu, dažu logu nomaiņu, un šīs kafla telpas būtībā rekonstrukcijas jākot no jumta nomaiņas, veidot citiem pamatīgiem darbiem. Problēmas šajā projektā varētu rasties saistībā ar projektu realizēšanas termiņu, jo ļoti vēl ir izsludināts projektu konkurss, iesniegšana kā 22. augustu, šis projektu realizācija jāveic līdz nākamā gada 30. jūnijā, kas īstenībā ir diezgan sarežģīti ņemot vērā, ka tā ir skola. Mums arī bijuši dažas diskusijas. Gaismā ir vai pareizi? Jā,
Jā, visās skolās esmu paredzētu. Ir, jā, iekšā, nu, pie šī te, ko nolika no rīta, jā. Visā skolā sanāk pusgadu uz LED lampām? Pilnīgi visā klasē? Jā. Tur, skoluši apgājis, bet arī vidusskolā mums ir nākotnē par šo jādomā, jo tur ir daudzās klasēs parastās pulcītes par aizkolītes. Jā. Tā kā tas mums priekš arī stāv. Nē, nu, ko es varu pateikt? Man pašiem ir sajūta diezgan tāda duāla šoreiz. Es vienkārši zinu, ka, ja tik vēl izsludina konkursu ar tādiem nosacījumiem, mācību gadu vidū paspēt uztaisīt, nu, tas ir baigais. Cikot, nu, ļoti problemātiski. Un arī tas atmaksāšanas termiņš ir pietiekoši garš, diezgan tāds riskants īstenībā, jo pēc tiem provizoriskiem aprēķiem tie ir 17 gadi. Nu, labi, ņemot vērā vēl ledus, tie varētu būt apmēram 15 gadi. Precīzi skaits, mēs par nevaram iegūt. Tas ir tāds filozofisks aprēķins, balstīts uz kaut kādām teorijām, bet reālajā dzīvē jau tas ir mazliet savādāk. Es nezinu, vai es saprotu savu. Es arī šeit papildināšu. Jo, kamēr tā ideja ir uz papīra, liekas labi, bet tad, kad mēs nofotografējam skolu un sarakst tos darbus, gan tā cena iznāk liela, bet tas efekts nav tik ātrs. Nu, 15 gados atmaksāties, teikšu godīgi, jāsāk piedomāt, vai vērts, jo tā mūsu sadaļa arī pēc tā provizoriskā aprēķina plus mīnus 100 000. Ja mēs saimnieciskā kārtā darām tos darbus, kas ir vitāli nepieciešami, var jau būt, ka par tiem 100 000 mēs varam izdarīt ļoti daudz un pilnīgi citā laika periodā, kad mēs neradām stresu skolai, mācību procesā. Bet, nu, teiksim tā, būtu jāmēģina paņemt to naudu. Ja mēs iegūstam pozitīvu lēmumu, tad mēs varam darīt vai nedarīt, jo mēs tiešām to plānu saņemam būtisku vakardien, un tās sīks malki nav analizēta, nav vienkārši fiziski visu laika. Es domāju, ka vajadzētu atbalstīt ideju, ja mums piešķir to naudu, mēs vienmēr mums īstenībā varam arī atteikties, ja mēs jūtam, ka tas tiešām ir galīgi grēni. Nu tā, man ir ļoti duāla situācija prātā šī brīdī, tāpēc, ka viņš tāds, nu, tās lietas vajadzīgas, ja viņas dara, viņš savādākā stilā. Ir nauda arī citur. Nu, ietrīt, kur citur naudu ieguldīt. Protams, ka tā apmaksāšanās periods ir bišķi pagājuši, bet nu, tas ar laiku tas nav atpakaļ. Ja ņem vērā, ka paliek elektrība dārgāk, kurināmais dārgāks, iespējams, ka tas apmaksāšanās periods arī ir kādi 13 gadi. Jo savukārt to tendenci mēs varam tikai padomāt, kā nākotnē valstī un pasaulē būs šeit kurināmo. Kas ir pārpus tādu tagad? Šobrīd ir gāze, un tas arī ir uz granulām, uz fosilo. Jo tur ir tā, ka ja nemaina katlu uz fosilo, tāpēc tiem atlases kritērijiem principā naudu iegūt nav iespējams. Tad mēs izkrītam ārā no vispār no sarakstu principā, tāpēc, ka tad visu banku var, ja tā var izteikties, paņemt tie, kuri maina uz šo. Jo tur ir ļoti liels īpatsvars vērtēšanā, ja jūs mainat uz fosilo. Ja nemainam, no fosilo. Jā, pareizi. Dobrādā, tieši tā. Un te sanāk tā, ka savukārt mums šī sistēma strādā, ir pilnā kārtībā. Vai tas zināms, ka tieši to nav? Ja ir lēmums, Indra kārto tālāk papīrus, mēs iesniedzam, un pēc kādu mēnešu aptuveni zinām. Mums jau tad jau video, teiksim, atklāt septembris, tad ir jāizsludina iepirkums, tas ir mēnesis iepirkums, plus 17 dienas izvērtēšana, tas ir septembris, oktobris, novembris, beigās ir rezultāts. Kaut kāds, varbūt, nebija. Un jāpēc gravidatīvā 30. jūnijā. Praktiski visi darbi, principā, jāveic pavasarī, jo apkurses sezonas laikā nekāda katru maiņu, principā, nevar veikt. Un, tas būtu baigais izaicinājums mums, komandai spēt to izdarīt. Būs pozitīvi mēģinās, bet es redzot šos ciparus un šo situāciju, es savu valsti neatdotu. Jā, tieši tā. Kolēģi, kurš vēl grib izteikties? Man ir kāds precizējuši jautājumu. Principā konkurss jau šie noteikumi atļauj sludināt iepriekš. Iepriekš. Švāk ir sludināt. Bet noteikumi to atļauj, un tas ir
sāk privatizēt. Es tā saprotu. Nē, nav. Bet es atceru, mēs Skaidri, noteikti. ko tu kāda priekšlikuma bija, nu, kad pašā sākumā. Nē, principā jau varēja